Labdien! Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un šodien gribētu jums pastāstīt par vienu interesantu un komplicētu gadījumu. Šobrīd atrodos Aiva klīnikā, ir otrdienas vakars, un rītdien mums ar kolēģi ir jāoperē paciente. Paciente ir 65 gadus veca sieviete, kopumā pie diezgan labas veselības, medikamentiem lietot tikai pretspiediena zāles. Viņas simptomi parādījās apmēram 4 gadus atpakaļ, kad viņi ievēroja, ka vēršot galvu uz kreiso pusi, viņai parādās sāpes sprandā, kaut kur uz robežas starp galvaskausu un kaklu. Un šīs sāpes izzūd, iztaisnojot galvu, un katru reizi pagriežot uz kreiso pusi, viņas parādās un attiecīgi izzūd galvu, iztaisnojot. Sākotnēji viņi nepievērsa lielu uzmanību šiem simptomiem, bet šogad, tātad pēdējos mēnešos, šie simptomi būtiski pastiprinājās. Un tad pacientei arī tika nozīmēts magnētrezonanses izmeklējums ar kontrastvielu, kuru mēs tad šobrīd arī varētu apskatīt, jo tur tika atrasta atbilde uz viņas simptomiem. Tātad šeit mēs varam redzēt magnētiskās rezonanses attēlu pacientei, kur mēs skatāmies uz pacienti it kā no sāna. Tātad magnētrezonanses izmeklējums pacienti ir sagriezis uz pusēm, un mēs skatāmies profilā. Šeit ir daļēji nogriezta ārpus redzes laukā, daļēji nogriezta galva, tātad mēs varam iedomāties, ka turpinās šādi. Šeit ir sejas daļa, te būtu kaut kur acis, te būtu deguns. Mēs redzam galvaskausa iekšpuses saturu daļēji, tātad mēs redzam lielās smadzeņu puslodes, mēs redzam smadzenītes, mēs redzam vidus smadzenes, smadzeņu tiltu, un mēs redzam arī iegarenās smadzenes, kuras pāriet par muguras smadzenēm. Kā zināms, tātad iegarenās smadzenes pāriet par muguras smadzenēm, un muguras smadzenes ir galvenais kabelis, kas savieno galvas smadzenes ar pārējo ķermeni. Un šajā izmeklējumā mēs varam paskatīties drusku tuvāk tālāk. Mēs visi varam redzēt, ka šeit uz robežas starp galvaskausu, tātad robežas starp galvaskausu un kakla daļu, ir apmēram šāda, kā es ar pildspalvu norādu. Mēs redzam, ka tieši uz robežas starp galvaskausu un kakla daļā atrodas kaut kāds pleķis, kurš izskatās balts. Uzreiz var pateikt, ka pat cik šis ir izmeklējums ar kontrastvielu, tad šie ir audi, kas uzkrāja kontrastvielu, un tādējādi attēlos ir labi saredzami, jo viņi izskatās baltāki. Tad mēs varam pabraukt pa labi, pa kreisi un tiešām pārliecināties, ka te kaut kas atrodas. Lai labāk saskatītu šo te struktūru, mēs paskatīsimies uz pacienti tagad, it kā mēs stāvētu viņai priekšpusē. Tātad viņa pacients stāv mums pretī, viņai labā puse atrodas šeit, kreisā šeit. Un pateicoties attēliem, mums ir iespēja pabraukt dziļāk un skatīties, kas tur ir. Un te mēs ieraugam, šis ir vislabākais attēls, mēs redzam, ka pacientei ir gaiša struktūra ar labu robežu, kas iespiežās muguras smadzenēs. Jūs varat redzēt, ka muguras smadzenes ir dislocētas uz labo pusi, tātad audzējs faktiski ir viņas aizspiedis prom uz labo pusi. Tātad mēs varam redzēt, ka šis audzējs ir vienmērīgas konsistences, tātad viņš izskatās viendabīgs, viņam ir labas robežas, viņš krāja kontrastvielu, un pēc visām radioloģiskām pazīmēm viņš liek domāt, ka tā ir meningioma. Meningioma nav viss smadzeņu audzējs, bet smadzeņu apvalku audzējs. Kā zināms, gan lielās smadzeņu puslodes, gan arī muguras smadzenes ir ietvertas smadzeņu apvalkos. Un meningioma ir audzējs, kas rodās kā reiz no apvalkiem. Bet meningiomas problēma ir tāda, un problēma arī šajā gadījumā ir tāda, ka meningioma ir izaugusi ļoti liela un ar savu masu spiež uz muguras smadzenēm, tādā veidā radot apdraudējumu, ka šai masai pieaugot var iestāties jau dziļš muguras smadzeņu bojājums. Objektīvi apskatot šo pacientei šobrīd nav nekāda muguras smadzeņu bojājuma simptomātikas, tātad viņai nav nedz vājuma, viņai nav nedz jušanas traucējumu locekļos, nedz arī notirpuma rokās, kājās,
nedz arī viņai ir izmainīti kaut kādi cīpslu refleksi, kas liecinātu par muguras smadzeņu bojājumu. Līdz ar to izējas dati ir ļoti labi. Šobrīd mums nav pamata domāt, ka muguras smadzenes ir bojāts. Līdz ar to kāds ir plāns? Plāns ir rītdien šo audzēju izņemt ārā. Mērķis ir izņemt viņu pilnībā. Protams, šis mērķis šāda vai tāda iemesla dēļ var arī netikt sasniegts. Galvenais iemesls būtu tad, ja šis te audzējs ir saaudzis kopā cieši ar muguras smadzenēm, kas nozīmētu to, ka ja mums vajag atdalīt audzēju no muguras smadzenēm, mēs varētu nodarīt muguras smadzenēm kaut kādu bojājumu. Līdz ar to tas nav pieņemami. Un tas būtu vienīgais iemesls, ka mēs varētu arī neizņemt pilnīgi visu audzēju, bet atstāt kaut kādu gabaliņu audzēju uz muguras smadzenēm, lai izbēgtu no muguras smadzeņu bojājuma. Visādi citādi, ja audzējs būs viegli un labi nodalāms no muguras smadzenēm, tad mērķis ir izņemt visu audzēju ārā. Un tieši šajā aspektā arī slēpjas galvenais operācijas risks, ka mēs uz priekšu nevaram paredzēt, mēs nevaram zināt no attēliem droši, cik stipri vai nestipri audzējs ir saaudzis vai savienojies ar muguras smadzenēm. Tas var būt, audzējs var būt pilnībā nesaudzis un viegli nodalāms bez jebkādas manipulācijas ar muguras smadzenēm, vai arī viņš var būt saistīts nedaudz ar kaut kādiem atsevišķiem asinsvadiņiem vai atsevišķiem saugumiem, vai viņš arī var būt saaudzis ļoti cieši. Un tas ir tas, ko mēs uzzināsim operācijas laikā rītā. Tad kā tiek operēti šādi pacienti? Pacienti šādi tiek operēti vēdera guļā. Tātad pacients vispārējā narkozē tiek noguldīts uz vēdera, un pacienta galva tiek fiksēta tā saucamajās galvas fiksācijas klemmēs, saliektā stāvoklī tā, lai mums būtu pēc iespējas vieglāk piekļūt šeit no mugurpuses. Kā redzat, ja mēs pietuvojamies audzējiem no mugurpuses, šeit ir relatīvi netāls attālums līdz audzējiem, ir pietuvojoties mugurkaulam, ir jāatver mugurkaula kanāls, tātad jāveic tā saucamā laminektomija. Šobrīd mēs plānojam veikt laminektomiju pirmajam skriemelim, iespējams arī otrajam skriemelim, un pēc tam atliksim atpakaļ šos te lociņus. Iespējams būs nepieciešams noslīpēt arī nedaudz no galvaskausa pamatnes, lai iegūtu plašāku pieeju, un tad jau atvērt cieto smadzeņu apvalku, kur audzējs atrodas. Un tad viņu evakuēt ar domu maksimāli, bet pēc iespējas vairāk. Audzēju izņemot ārā, mēs plānojam slēgt cieto smadzeņu apvalku, atpakaļ piefiksēt skriemeļa lociņus, jeb veikt tā saucamo laminoplastiju un brūci slēgt. Tātad tāds mums ir plāns uz rītdienu un skatīsimies, kā mums iet. Operācija ilga gandrīz 4 stundas. Kā jūs jau redzējāt, operācija ir pabeigta. Patiesībā operācija gāja ļoti labi. Audzējs nebija blīvi saistīts ar muguras smadzenēm, līdz ar to viņu bija iespējams izdalīt pilnībā un drošā veidā, nekaitējot muguras smadzenēm. Tagad mēs gaidīsim, kamēr paciente pamodīsies, un tad jau iesim viņu izvērtēt palātā un skatīsies, kā viņa jūtās.